Šodien saulainajā dienā parasti es esmu iekšā, šoreiz logam otru pusi. Vēlos padalīties ar savu dzemdību stāstu, jo šis kanāls ir viss par iedvesmu, un mēs labu laiku neesam tikušies. Tāpēc, ka, bija lielisks, skaists, iedvesmojuši un lielisks process, kam es gāju cauri kopā ar meitiņu. Tagad jau ir 2 mēneši meitiņai. Noteikti varu atskatīties un padalīties ar jums, jo šis stāsts būs noteikti iedvesmojošs, spēcinošs, jo es zinu, ka vairāk mums ir tādi biedējoši stāsti par dzemdībām, tāpēc noteikti vēlos padalīties, ko es esmu iemācījusies, kas man ir spēcinājis un kas man ir palīdzējis, jo iespējams tu skaties šo video un arī interesējies par šo tēmu, un ka šī tēma ir mājdzemdības. Un vispār pieredze, jo tikpat labi tu iespējams nedzemdēsi mājās, bet tev varbūt kaut kas palīdzēs, jo tiešām šis process, es nemaz nezināju, cik mēs ar prātu, ar ķermeni varam vadīt, un ka no tā nav jābaidās. Un šis ir pirmais galvenais, ko es esmu iemācījusies, ka no dzemdībām nav jābaidās, jo īstenībā tie, kas ir uzzinājuši, ka es esmu dzemdējis mājās, pirmais jautājums ir bijis, vai tev nav bailu. Un tas ir pirmais, ko es iemācījos, ka tas aptur arī dzemdības, jo ir šie stāsti, ka mēs aizbraucam uz dzemdībām un uz slimnīcu, un pēkšņi dzemdības ir apstājušās, sanāk tas atvērums vairs nav. Un tā tad adrenalīns mums viņas aptur, un oksitocīns viņas veicina, un mēs tagad jau daudz dzirdam, arī man no draudzenēm daudz ir dalījušās, ka mēs zinām, ka iespējams mīlēšanās palīdz, bučas palīdz un komēdijas palīdz skatīties, ka tas viss, tas prieka hormons, laimes hormons palīdz veicināt dzemdības, un noteikti jāiesāk varbūt ar pašu sākumu. Vai es gribēju dzemdēt mājās jau pašā sākumā? Tie 9 mēneši bija interesanti, jo īstenībā es atliku visus pēdējo brīdi. Bet paldies, uzreiz jāsāk. Pirmiem iedvesmotājiem, par ko es vispār uzzināju par mājdzemdībām, ir Ellen Fisher. Īstenībā es uzzināju par viņas kanālu tikai tāpēc, ka es pievērsos vairāk veselīgam uzturam, man ļoti interesēja vegāniskās receptes. Un viņa bija pirmā, kas parādīja, ka var dzemdēt mājās. Viņi ir piedzemdējuši 5 mājdzemdības, un īstenībā tieši pagājušajā gadā viņi izlaida kursu mājdzemdībās. Un es zināju par to kursu un domāju, ka man ir jāpaņem, man ir jāpainteresējās. Un tā kā es skatījos, kā viņi dzemdēja mājās, tas bija, baseinā, es pilnīgi jūtu, man tā informācija uzreiz norezonēja ar mani, ka tas liekas pilnīgi dabiski, ļoti priekš manis, jo ūdens ir mana stihija, man ļoti patīk ūdenī. Un es varu tur plunčāties, sēdēt, un interesants fakts, man meitiņa, no horoskopiem vismaz ir zivs, Marta bērns, un tas interesantais fakts, ka viņa bija tas pirmais iedvesmotājs tiešām, ka to var paveikt, un man uzreiz bija tā, es arī pilnīgi dabiski likās, es vēlos dzemdēt mājās, jo mana vide, man mājās ir ļoti harmoniska, slimnīcas varbūt man uzdzen to uztraukumu, to nepārliecinātību, bet tas, protams, nav ikvienam. Ja tu jūti, ka tev slimnīca ir tava vieta un tavs miers, tad, tā ir tava miera meka. Un man bija mājas, un, interesanti, ka mēs vairāk parunājam ar vīru, un vīrs teica, tomēr viņam bija vairāk svarīga tā drošība, ka viss ir, un, ka slimnīcas. Un tad jau mēs domājam, mēs jau mazliet sanāk uz Jūrmalas pusi, mums nav tik tālu, ka ūdens dzemdības varētu būt Jūrmalā. Un es atstāju šo izvēli pēdējo 2 mēnešu laikā, tad, kad man jau bija 7. mēnesis, jo pirms tam es vēlējos vairāk fokusēties uz uzturu, uz veselīgu ēšanu,
uz savu projektu pabeigšanu. Bet galvā, protams, bija, ka jā, tie pēdējie mēneši, tad gan es mācīšos, es nolikšu visu malā. Un tā arī bija. Un paņemot tos kursus, viņi bija ļoti fokusēti uz mājdzemdībām. Man bija skaidrs, ka es to darīšu. Lai gan es biju uzrakstījusi arī Jūrmalai par ūdendzemdībām, bet es pastījos to vannu un to telpu, un es nejūtu, ka es tur vēlos. Bet man vajadzēja īstenībā... Kas to būtu domājis? Jā, ka man vajadzētu atlaist bailes dzemdībām slimnīcā. Un to es atlaidu pašā pēdējā brīdī, jo tas dūdeits, tātad mans dzemdību datums kavējās pa veselu nedēļu, un es jau man vajadzēja aizbraukt uz slimnīcu, paklausīties tonīšu. Un, protams, ka es nekad nebiju bijusi tā Jūrmalas dzemdību namā, un tas klasiskais varbūt tēls, kas ir galvā, šausmas, tur būs kliedzieni, bļāvieni, hauss, mazliet kā filmu aina, ka man negribējās to stresu ievilkt, bet, protams, ka klausīties tonīšu vajadzēja, ja bērniņš vēl tā kā nebija pieteicies, un burtiski nedēļu vēlāk es aizbraucu, un paklausījos tonīšu, un tad jau man teica, nu jā, jums pēc 3 dienām tā kā nesāksies dzemdības, vajadzēs stimulēt. Un man jau sadarbība veicās, es pieteicos mājdzemdībām, tātad ar vecmāti Baibu Stikuti. Paldies viņai, sirsnīgs paldies. Fantastiska vecmāte. Un viņa teica, jā, ka mēs varētu arī dabiskā veidā varbūt stimulēt, bet ka vajadzētu tiešām, jo tagad jau mūsdienās ir tā, ka nevelk ļoti ilgi. Pēc noteiktā datuma, kad bērniņam arī tomēr, ka labāk ir tomēr, ka viņš dzimst, aptuveni varbūt pēc nedēļu, višķiņ tur vairāk, 10 dienām, 12, lūk, un to nedēļu jau mazliet viņa nebija gulējusi ar kontrakcijām, tās nebija hiks kontrakcijas, tās bija kontrakcijas, dzemdību kontrakcijas, kas sākās un beidzās, un tās bailes, paldies arī 3 grāmatām, kurām izgāja cauri. 2 lasīju, un viena bija audio grāmata Orgasmic Birth, ka tiešām arī orgasmisks var būt dzemdības, un viņas var būt baudāmas, un mācoties ar elpu, un atbrīvoties, un ļauties viņām primitīvi. Tas bija tik interesanti, es tik daudz mācījos, bet visu, ko es beigās sapratu, pie kā mēs paliekam, ir tiešām pie primitīvām lietām ļauties, elpot, tiešām atslēgt to domājošo smadzeni, ka man notiks tas, būs šitā, es gribu tā, man vajag tā, bet vienkārši ļauties, jo tu esi sadarbībā tiešām ar to bērnu. Un tas bija tiešām tik spēcinoši, un arī dokumentālā filma, kas bija vairāk vērsta uz slimnīcām, un kas par šo gadsimtu, par šo 20. un 21. gadsimtu ir noticis par šiem pēdējiem gadiem, kā slimnīcas ir eksperimentējušas, un ka es arī iemācījos, ka sievietei ir šis spēks, es jūtu sevī šo spēku, šo pārliecību, dzemdēt mājās un darīt arī visu, lai šīs dzemdības, viņas neaizkavēt ar savām bailēm, ar savām vai panikām, nepārliecību, bet vienkārši ļauties tajā visā. Un, noteikti rakstīt komentāros, ja jums ir kādi jautājumi, es labprāt padalīšos, vēl savā pieredzē, bet šis ir tāds mazs ieskats fantastiskajām dzemdībām, kam es gāju cauri, jo kopš es iekāpu vannā, paldies vīram, es ļoti gribēju ar vīru arī šīs dzemdības piedzīvot, un tas arī notika, tas bija maģisks, spēcinošs, kopā ejošs process ar bērnu, un kopš iekāpu vannā 3 stundas pagāja, un bērniņš bija manās rokās, un šie procesi, ko vecmāte arī stāsta un māca, es arī gāju Baibas Stikutas kursos, kur mēs ar māmiņām visi tikāmies, katru nedēļu mazlietiņu, cik man palika tas pēdējais mēnesis, kur aktīvi piedalīties un arī pavingrot. Es uzzināju, daudz ko interesantu, kādu, piemēram, pārgriež nabas saiti, ar ka to nav jāsteidzās, ka arī placentu ir jāpagaida un cik viegli viņi iznāk un cik
teiksim tā, harmonisks varbūt šis process, un pašas dzemdības bija tik jaudīgas, tik spēcīgas, un noteikti, par ko es domāju, ka ir vērts pārdomāt, kādus vārdus mēs sakam arī tad, kad mēs dzemdējam, ne tikai spied, bet varbūt izelpo, domāt par to, ko mēs vēlamies, jo man šis viss process, es nevēlējos, lai kāds runā, pat es vēlējos, lai viņš ir meditatīvs, un es tikai gāju elpā, izelpā, un tikai viens spiediens man pierādīja to, ka mēs spējam to paveikt. Viņš gāja pilnīgi ar izelpu, un tas bija tik viegli, bērniņš pagāja uz priekšu, un es sapratu, jā, mēs to varam. Protams, pie pašām beigām, jo vairāk galvā man bija šis vārds spied, un ar vecmāti mēs sadarbojoties, jā, sapratu, ka man tas spied pa stipru likās, jā, ka tagad, jo nav tiešām steiga, cik skaisti arī varbūt ir tas stereotips, jā, es sākumā domāju, kā tur vecmātes ierodās dzemdībās, bet viņas tiešām nāk pilnīgi ar pilnu ekipējumu, ar bagāžu, ar saviem koferiem 3 un vēl visu vannu dzemdību, ka viņi klausījās arī tonīšu, viss bija kārtībā un ka to nevajag sasteigt, man liekas, pie pašām beigām pat spiedu vēl vairāk un mana meitiņa Keitiņa, viņa tiešām gāja pat ar rociņu, kā pirmklasnieks, vajadzēja paspiest vairāk. Un šo es mazliet dabūju, otrās pakāpes izrādās 4 pakāpes, nebija nekas traks un tiešām, ja man kāds jautātu, vai šīs dzemdības bija sāpīgas, nē, viņas bija jaudīgas, viņas bija fantastiskas, spēcinošas, iedvesmojušas. Man kā sievietei iekāpt mātes lomā, tas bija kaut kas neaprakstāms, un tas skin to skin, tātad ādas kontakts. Tad, kad bērniņš piedzimst ar visu nabas saiti, iznāk un tev ir uz krūtīm, tas viņas pirmais kliedziens. Wow! Tas bija super emocionāli. Un noteikti novēlu ikvienai noticēt saviem spēkiem. Un, ja vēlies, tad noteikti pamācies par to un uzzini, cik fantastiskas var būt dzemdības, cik viņas var būt jaudīgas un iedvesmojošas. Un tāpēc man ir sirsnīgs paldies jāsaka vecmātei un manam vīram, kas bija klāt un sev un meitiņai, jo, jā, skatoties tā dzīvnieku pasaulē, visi dzīvnieki dzemdē un viņi, tas saucamais overthinking, ne par daudz nepārdomā lietas, bet ļaujās mūsu dzīvē tik bieži ir vieni jāļaujās procesiem un jāpasaka jā. Tāpēc es novēlu tev arī fantastiskas dzemdības, ja tu skaties šo, un tev ir iespējams jau drīz jādzemdē. Tāpēc novēlu veselību, tādu stipru garu un paļāvību sev. Jo, jā, man šīs dzemdības ir daudz ko mācījušas un tādu atvērtību vairāk un ticību. Un, protams, es vēlos vēl arī padalīties, noteikti pasties, es padalīšos arī ar pieredzi 2 mēnešos, kam ir ietis cauri, jo tas ir tik interesanti ar jaunu bērniņu tiešām ienākot ģimenē. Tā ir svētība un cik tas ir interesants process un cik daudz tev pašam ir jāizaug un daudz kas jāpieņem un jāļaujās. Lai radošums iedvesmo